Ir 1573. gads. Jelgava iegūst pilsētas tiesības. Šodien mēs svinam jau 450 gadus. Vienlaikus ar pilsētas statusu Jelgava iegūst savu pirmo simbolu – aļņa attēlojumu, kas nāk no Livonijas pēdējā meistra, hercoga Gotthārda Ketlera ģerboņa. Tradicionāli heraldikā svarīgākais ir apraksts, un tajā ir minēts alnis. Tomēr attēlots nepārprotami ir briedis. Šai pretrunai nav atrasts skaidrojums. Mēs tikai varam minēt, ka tā laika zīmētājiem aļņa attēlojums vienkārši nepadevās. Bet iespējams tam vienkārši nepievērsat tik lielu uzmanību. Ragājums taču ir viss kārtībā. Aizsācies Livonijas ordeņa noriens ievedīja arī jaunos laikus – renesansi. Sākas aktīva pilsētas pārbūve. Jelgavas pils no neliela viduslaiku cietokšņa ir pārtapusi par grēznu valdnieku rezidenci. Hercogistes ziedulaikus tradicionāli saista ar hercogu Jēkabu un viņa valdīšanas gadiem. Uzplauks saimniecība un aug preču eksports uz Rietumu Eiropu. Hercogistei ir arī savas ārzemju kolonijas – Gambija un Tobago. Jelgava sākumā ir hercoga rezidences vieta, bet no 1616. gada jau visas hercogistes galvaspilsēta. Tās vārdu Mitau pazīst ne tikai Vācijā, bet arī citur Eiropā – Francijā, Anglijā, Zviedrijā, Dānijā, Holandē, Krievijā. 17. bet jo īpaši 18. gadsimtā Jelgava izveidojas par Rietumeiropas diplomātu iecienītu starta vietu iekļūšanai Krievijas galvā. Han ofta seglat till Semgallen med dyrbart skepp kring Domesnäs. Sigrida lika uzstādīt šo akmeni par piemiņu savam vīram Svenam. Viņš bieži ar bagātiem kuģiem braucis uz Zemgali apkārt Kolkas dragam. Stāv Mērvalas runakmens Zviedrijā, Melāra ezera krastā. Vairāk kā 1000 gadu senā kapu laukā. Tas ir senākais rakstu avots, kur ir minētas vietas mūsdienu Latvijas zemē. Zemgale ir vienā no 3 zvaigznēm mātes Latvijas rokās, un Jelgava ir Zemgales zvaigzne. Lielupes krastā stāv Jelgava, pilsēta ar bagātu, vairāk kā 700 gadus senu kultūru vēsturi un skaidru skatu nākotnē. Pirms 128 gadiem tieši Jelgavā pirmoreiz popkorī izskan Dievs svētī Latviju.
karš un jau 18. novembrī proklamēja Latvijas republiku, kurai vēl bija jāpierāda savas tiesības pastāvēt. Jelgavas laikraksts Dzimtenes ziņas aicināja iedzīvotājus pulcēties ap savu neatkarīgās Latvijas valdību. Latvijai šodien svinam 105. dzimšanas dienu. Daudz laimes, Latvija! Daudz jaunas izaugsmes, Jelgava!